jāmācās ir matemātika, loģiskā domāšana, kritiskā domāšana. Mēs vienkārši tīri izmērām, zinātniski pierādām, kļūstam slinki. Es domāju, ka nav svarīgi, vai tas ir labi vai slikti. Es domāju, ka svarīgi ir tas, ka es nenovēršam. Sveicināti podkāstā Stilīgā matemātika. Šajā podkāstā mēs aicinām dažādus viesus ar dažādiem dzīves gājumiem, dzīves skatījumiem, dažādām pieredzēm, profesijām, lai atbildētu uz vienu jautājumu: vai matemātiku vajag mācīties? Es vadītājs Ernests Kazakevičs no Ernesta metodes uzņēmuma, kas jau palīdzēs vairāk nekā 100 skolāniem sasniegt savus akadēmiskos mērķus. Ja, un mēs esam šobrīd šajā brīnišķīgajā Rīgas Tālmācības vidusskolas studijā. Tā kā liels paldies par viņiem par iespēju atrasties šeit. Bet tagad pats svarīgākais. Pie mums ir ieradies SIA Excellent Latvija valdes loceklis Elvis Klaubergs. Sveicināts! Sveiks, Ernest! Vai tu varētu tā īsi pastāstīt priekš cilvēkiem, kuri vēl tevi nav redzējuši, nav satikuši, nav iepazinušies tevīm? Ja? Kas tu esi? Es jau 20 gadus mēģinu radiniekiem un draugiem atbildēt uz šo jautājumu, ko es daru, un īsu atbildi neesmu iemācījies. Īsā atbilde būtu, es bieži vien personīgi jūtos kā ārsts, pie kura nāk pacienti, tad uzņēmēji. Man ir arī kolēģi, kas viņus sauc par pacientiem, tādā mīļi jokojošā veidā. Un tad es viņiem prasu, kas viņiem sāp. Viņiem parasti sāp kaut kāda efektivitātes jautājuma, un tad mēs viņus risinām ar programmatūras palīdzību. Jo efektivitātes jautājums var dažādi risināt, sakārtojot procesus, sakārtojot cilvēkus, apmācot. Un mēs esam būtībā tie, kas nāk būtībā jau pēdējie, tad, kad ir sakārtot cilvēku un sakārtot procesi, un viņus digitalizējam. Jo pirms tam to darīt nav jēgas. Reizēm nāk no sākuma programmatūra ar savu kaut kādu best practice, tā saucamo labāko praksi, un tad mēs esam tie konsultanti, kas saka, šitā jums nevajag darīt, jums vajag darīt tā, tāpēc, ka, redziet, tik daudz uzņēmumu pasaulē dara šādi, visticamāk, ka jums tas arī dara. Un tad jums varbūt vajag savu procesu pārkārtot, piekārtot tam, kā mēs darām mūsu uzņēmuma vadības programmatūrā. Un tā mēs tur tā meklējam visu laiku to balansu, izstrādājam no vienas puses, pielāgojam programmatūru tam, kā piemēram šeit Latvijā vai citās valstīs klientiem to vajag, jo viņiem mainās visu laiku dažādas likumdošanas prasības, tirgus prasības, klientu prasības, vēl kaut kas. Un no otras puses mēģinam rādīt uzņēmumiem, it sevišķi tādiem mazajiem, jaunajiem, augošajiem, kā varbūt vajadzētu darīt. Tad meklējam to kompromisu un parasti dibinam ļoti tādas ilgtermiņa attiecības, jo mūsējās sistēmas Standard Books un Standard ERP, ar kurām mēs strādājam, tās parasti ir centrālās sistēmas, kā es parasti saku, tā ir tā kā sirds tajā uzņēmuma organismā, vai vismaz tajā digitālajā plaknē. Un ap to sirdi tad visi tie pārējie organismi kaut kā pievienojās, tad tas uzņēmums, jeb organisms vai organizācija strādā. Kaut kā tā. Kā Latvijā izskatās tā uzņēmēja sfēra, kā viņi varētu aprakstīt? Kā Latvija dodas pareizajā virzienā, kur var saskatīt tās kļūdas. Jo, ir tāds aizspriedumi varbūt latviešiem, ka maz ir tie, kuri grib rauties uz tiem uzņēmumiem, un ka Latvijā nav tik spēcīgi tie uzņēmēji, kā tur ir. Es domāju, ka mums ir tāda, es domāju, ka tā ir tāda mazvērtības komplekss, kas mūsos ar laiku ir izveidojies dažādu vēsturisku un citu iemeslu dēļ, ka mums patiesībā gribās sevi mazliet noniecināt. Un tādā veidā tā ir tāda neveselīgs veids, kā radīt savu motivāciju. Ja? Pateikt, ka es jau esmu tur nepietiekami labs, un tad viens tajā atrod motivāciju, cits tajā atrod depresiju. Ja?
līdzīgi kā cilvēkiem. Un kopumā tas diezgan neveselīgi, bet man tas arī piemīt, mums daudziem latviešiem tas piemīt, bet tā objektīvi paskatoties, ziniet, nav nekādas baigās starpības. Ar domu man ir klienti, nezinu, Ungārijā, Austrālijā, Norvēģijā, Igaunijā, viskaut kur man ir klienti. Un patiesībā tāds vidējais uzņēmējs ir vidējais uzņēmējs. Viņš, restīvi, mazāk ir atkarīgs no tā, varbūt kurā valstī, un vairāk ir atkarīgs no tā vienkārši kas par cilvēku. Cik viņš ir varbūt izglītots, ja? Tajās iespējās, kā vajadzētu darīt, kā var darīt, kas ir iespējams un tam līdzīgi. Bet, ja man tādu, tā kā jāatrod atšķirību, tad tas laikam tā ir tāda, varbūt man tāda galvenā sāpe, skatoties uz tādu vidējo Latvijas uzņēmēju, ir tāds, man liekas, es gribētu teikt, ka izglītības trūkums tajā ziņā, ka, piemēram, ka saprast, viens ir, ka tu esi kā uzņēmējs, varbūt vēl neesi nonācis līdz tam, lai vadītu savu uzņēmumu, tur, nezinu, kaut kādā pareizā veidā. Ja? Kad tu Zviedros mācies, ja tev māca pareizo veidu, kā vadīt uzņēmumu, ja? Jo ir kaut kādas prakses pareizās, kā tomēr vajag, vai ne? Kā tur budžetu, kā uz profitu skatīties, kas ir EBITDA, ja? un ko ar viņu darīt, kā rīku, lai saprastu, kur tu eji un kur tev būtu jāiet. Un tās izglītības ir uzņēmējiem ļoti maz. Pārsvarā tomēr tie uzņēmēji, kurus satiek, ir tādi, ļoti reti ir tādi profesionāļi, kas atnāk un saka, ok, ka es izlasīju tajā grāmatā vai man mācīja, ka man tagad vajag visu izdarīt tā, lai es apskatītos katru dienu savu peļņu zaudējumu aprēķinu, ja, un saprastu, kur man uzņēmums iet. Ja. Ļoti reti tādi ir. Pārsvarā ir tādi, kas nāk kā ar to apakšas problēmu, ka, nezinu, mums tur ir baigi garā rinda noliktavā, ja, un tad mēs sākam no tās apakšas risināt problēmas noliktavā, tad pārdošanā, tad vēl kaut kur, un beigās jau mēs tiekam līdz tai augšai, ja, līdz tam, ka tas vadītājs var vadīt efektīvu uzņēmumu. Bet vieglāk ir iet no otras puses. Ja. Vieglāk ir runāt ar vadītāju, kurš saprot, ko viņam vajag, un tad rakt tās problēmas dziļāk iekšā un meklēt, kuru pirmo risināt, nevis no otra gala sākt. Kaut kā tā. Tā laikam tā lielākā atšķirība, ko es teiktu. Ja mēs skatītos tādu, nezinu, kā vecuma sadalījumu, jo, nezinu, skatoties šādas intervijas, kas tur Latvijā ir podkastiem uzņēmējiem, pašlaik šobrīd ļoti daudz uzņēmēji ir tā paudze, kas bija, tieši viņi bija tā kā jaunieši, viņi sāk savu uzņēmējdarbību tieši, kad sabruka Padomju Savienība, veidojās Latvijas valsts, un bija mežonīgi daudz iespējas, ja tu tur ielīdi iekšā, tad tur pilnīgi jauniem uzņēmumiem pavērtās iespējas. Un kā te ir ar jauniešiem? Jaunieši arī iet iekšā, redzam arī jauno paudzi nākot iekšā, vai joprojām tomēr dominē tā paudze? Es domāju, ka tīri dabisku tādā ziņā, ka cilvēkam ir briedumi gadi, ja, un kad nobriest prāts, ja, saprot, ko tu dari, kāpēc tu dari, un uzņēmuma attīstībai ir vajadzīgs laiks un tas briedums, un tāpēc tīri dabīgi joprojām, tomēr pārsvarā tie veiksmīgi uzņēmēji ir tajā, vecuma kategorijā 30, 50, ja, kas ir tas laiks, ja, postpadomju paudze tomēr vēl joprojām. Bet tas, ko es redzu, ir, ka ir ļoti daudz šo te jaunāko cilvēku, kas iet profesionālajā menedžmentā. Un viņi jau nāk ar izglītību, ar zināšanām, un tie būs tie nākamie uzņēmēji. Tā kā es domāju, ka tā paudze vēl nāks un vēl izšaus.
Tā kā es domāju, ka mums vēl joprojām valda tomēr tā postpadomju paudze vēl kaut kādā mērā. Kas arī, teiksim, kaut kādā zīmē iezīmē tās būtiskās rakstura pazīmes, kas ir Latvijā. Piemēram, es nezinu, vai tas ir, ja es būtu dzīvojis vēl pirms 100 gadiem, tad es varētu pateikt, bet, piemēram, tāda bailes sadarboties, piemēram, ir ļoti tipiska manas paaudzes pazīme, kas man ļoti sāp, ja, jo, manuprāt, ka tur mums patīk salīdzināties tur ar lietuviešiem un igauņiem, ja, tad mans subjektīvais viedoklis tāds, ka igauņiem, piemēram, ir daudz izteiktāka vēlme un spēja sadarboties, vienam otram palīdzēt, balstoties uz tādu nacionālo kaut kādu vīziju, identitāti un tādiem apsvērumiem. Tāpēc viņiem, piemēram, nezinu, tur tā nievājoši runā Igaunijā par Skype naudu, ja, un to, ko viņi ir izdarījusi ar to viņu, teiksim, IT sfēru un tam līdzīgi, bet nievājoši par to runā tikai skauģi. Ja. Man ir liels prieks redzēt to, ka tur kaut kas izšāva, ja, un tālāk tas ir radījis tādu lavīnas efektu, ka tur attīstās arvien jauni uzņēmumi, jau tie izšauja, ja, un viņiem tie ļoti veiksmīgi uzņēmumi spēja attīstīties tādā veidā. Un savukārt lietuvieši, piemēram, ļoti labi sadarbojas, tāpēc, ka viņi ir daudz tādi slangā runājot targaši, ja, viņiem patīk tirgoties, viņiem ir tā biznesa, tas dzinuls, ja, tā kā, un viņi savukārt ir ļoti orientēti sadarboties tā iemesla dēļ, ja. Tā kā, varbūt merkantīlu iemeslu dēļ vairāk, bet sadarboties. Un mums kaut kā, atkal, es nevaru būt objektīvs, man liekas, ka mums vairāk ir tā, katram tā kā savs, un tad, ko tu nenāc pie manis, ja, un ja tu nāc pie manis, tad droši vien man kaut ko grib atņemt, ja. Un tas ir, es domāju, tāda milzīga, un es domāju, ka droši vien, varbūt risinām ar paudžu maiņu problēma. Tad mums vēl ir jāsagaida, mēs vēl nevaram novērtēt, ja vai tā jaunā paudze būs vai nebūs. Vēl jāpagaida, un tad mēs redzēsim. Skatoties pēc savām paziņām, liela daļa no tās daudzsološās paaudzes ir kaut kur aizbraukusi. Ja? Jautājums ir, vai viņa atgriezīsies ar tām zināšanām, ko viņi tur tajā pasaulē būs nomedījuši, tad jau viss būs spoži. Ļoti daudz tika akcentēts tas, ka izglītības trūkst. Ko, piemēram, ja, šobrīd skolēnam, ja, skatoties šo te podcastu vai vecākam, kuram ir skolēns, un tas skolēns gribētu būt uzņēmējs un iet tajā virzienā, ja, tad kādu ceļu viņam vajadzētu iet, tā, lai viņš tajos, ja, kur ir tie uzņēmēji, tie prime gadi 30 līdz 50, lai viņš līdz tam vecumam jau būtu, lai viņš būtu tāds sagatavojies tam visam uzņēmēju darbības piedzīvojumam. Manuprāt, absolūti brīnišķīgu darbu dara Junior Achievement Latvija. Jānis Krievāns un organizācija kā tāda. Šogad mēs jau daudzus gadus Excellent Latvijā ar savu programmatūru atbalsta jau, bet šogad pirmo reizi es saņēmos aiziet pieteikties, pacelt roku, ka es gribu būt žūrijā. Man bija tāds lielisks piedzīvojums, es biju viņu bazārā, Dominā notika. Tur bija, es precīzi nepateikšu, bet vairāk kā 200 skolēnu uzņēmumu. Un, tas man likās absolūti fantastisks pasākums. Jo viņiem no vienas puses visiem tiem skolēniem tiek iedot visu materiālu, kas viņiem vajadzīgi, lai tādu skolēnu uzņēmumu radītu, vadītu, līdz pat tam, ka viņiem ir tur telpa nomas līgumu sagatavi, ja? Nerunājot par visādiem Exceliem, kur ievadīt visus pārdošanas apjomus un tā projām. Restīvi, viņiem viss ir, tālāk ir viņu skolotāju ziņā un viņu ziņā, ko no tā izmantot,
Bet fakts kā tāds, ka tas ir, manuprāt, labākais veids, kā iegūt šo te pirmo pieredzi, ko tas nozīmē, izdomāt, kas ir tavs produkts, kas ir tava mērķa auditorija, kas ir tavs klients, cik tam būtu jāmaksā, kāda ir tava pašizmaksa, cik tu ar to nopelnīsi, iemācīties kaut kādus šīs te pamatprasmes, ja? Un tur, lūk, skatoties uz tiem jauniešiem, tur man ļoti daudz cerības radās, jo tur bija daži uzņēmumi bija tādi, kas bija vienkārši gatavi startēt. Ja? Tiešām tādi ļoti nopietni produkti, ja? Ļoti skaidri nodefinētu pievienoto vērtību, viņiem tikai iedod naudu un, principā, gatavi startupi. Tur tādi pietiekami daudz bija. Protams, ka pa vidu bija arī visādi tādi tur, netik labi nodefinēti, bet tik un tā viņi iegūst to pieredzi. Varbūt caur to viņi iegūst pieredzi un saprot, ka viņi varbūt uzņēmēji nebūs, jo visiem nav jābūt uzņēmējiem. Tad nekas nenotiksies. Ja? Ļoti daudzi varbūt profesionālā vadība uzņēmumos vai gal galā ir arī cilvēkiem jādara cits darbs. Ja? Nevar būt visi būt vadītāji vai uzņēmēji. Vai ne? Citiem jābūt ir ekspertiem un profesionāļiem un tā. Bet tas ir tas, ko es arī uzreiz ar savu meitu sāku runāt par to, ka tu tā kā turi ausis vaļā, ja? vai tavā skolā ir kāds skolotājs, kurš uzņemās šo te droši vien papildus darbu, organizēt šos te skolēnu uzņēmumus, jo tā man šķiet fantastiska pieredze. Un tur arī varēja redzēt, teiksim, kā tie bērni, tur sākot no, tur bija ļoti labi piemēri. Man, piemēram, izšāva korķis, ka es ieraudzīju, ka ir 2 puikas, kur jau 2. gadu vinnēja kaut kādu balvu. Viņi ir 7. klasē, ja nemaldos. Un viņi jau ir iterējuši caur šiem gadiem, un tagad viņi ir izdomājuši, ka viņi ražos no veca tekstila blokus priekš tur vai siltumizolācijas vai smukākus priekš apderes, ja, kas ir, fantastisks bizness, lielisks, ja. Tur viss iet līdzi laikam ar zero waste un visu pārējo, ja. Un viņi šitādi ķipari, ja. Viņiem viss ir skaidrs, ko nozīmē prototipēšana, ar ko jārunā, kas viņi jau māk pārdot, tur viss jau notiek, ja. Ja tur nebūs 2 uzņēmēji, tad es esmu zilonis. Ja? Un tajā pašā laikā tur vidusskolniekos, tur pieeji, tur skaidrs, ka atnāk vesela komanda pretī, tur viņiem skaidrs, viens ir pārdevējs, viens ir par ražošanu atbild, viens par mārketingu. Ja? Viņiem viss sadalīts, viņi jau viss ir izdomājuši, super. Ja? Tā kā es domāju, ka tas ir tāda absolūti riska brīva iespēja iemācīties tās pamatprasmes. Un tad jau atliek tikai tāpat kā tev un man 18 gadi, dibini uzņēmumu, ja tev ir skaidrs, ko tu darīsi, un dari vienkārši. Aplauzies, dari atkal, aplauzies, dari atkal. Nekā savādāk par uzņēmēju nevar kļūt. Tikai, ja es droši vien būtu izgājis to skolēnu uzņēmumu ceļu, droši vien, ka es būtu ietaupījis sev tur 3-4 gadus moku periodā no 18 līdz 22, piemēram. Ja? Tā. Jā, tagad skolēns vecāk dzirdējāt, Junior Achievement Latvija. Jā, un arī tas kuri daudz saka. Jā, tagad jūs, kamēr esat skolā, jā, tikmēr jums ir tas tā kā drošības pilvens, ka jums ir vecāki, un tad vajag vienkārši visu pamēģināt, izdomāt, atrast, lai būtu tas skaidrs, kurā virzienā doties, jā, tagad jau uz spēles jau būs vairāk riski. Jā, virzienu varbūt gluži nē, vienkārši gūt to pieredzi. Jā, gūt pieredzi. Es šaubos, ka tur vairāk kā droši vien kāds tur gadās, ja, kurš varbūt darīs to, ko viņš dara 7. klasē, bet realitātē jau droši vien, ka viņi darīs kaut ko citu, ja, bet tā pieredze tā ir neatsverama. Tālāk mēs dosimies, mēs
līdām diezgan dziļi iekšā uzņēmējdarbībā un ko darīt skolēniem, kur grib tajā virzienā iet. Bet vēl viens svarīgs tēma, ko gribēju parunāt, ir tāda šī digitalizācija, ja, kas notiek pasaulē. Un varbūt varam sākt tā plašāk. Kāda nozīme šobrīd pasaulē ir digitalizācija un uz kurieni pasaule iet? Un varbūt pirms tam var tādu nelielu tādu definīciju, kā ir digitalizācija un mākslīgais intelekts. Vai tas ir viens un tas pats, vai tas ir pilnīgi kaut kas savādāks, jo cilvēki mēdz šos jēdzienus lietot vienu pēc otra un tur jaukt. Kāda tur ir? Nu tāpēc es savā podraidē pieturu digitalizāciju. Es visiem saviem viesiem uzjautāju, kas ir digitalizācija tavuprāt? Jā. Man liekas, pāriet uz to, ka tiek vairāk izmantotas tās programmas, ja kādreiz visu rakstīja uz papīra, ja tad tagad viss tiek izdarīts caur programmām, nezinu, kas ir uzņēmumā. Kādreiz, nolikt tavas grāmatiņas bija, tad tagad visu to var izdarīt caur programmām un pāriet uz to, ka mazāk tiek izmantots kaut kāds tas papīrs, un vispār ir uz datoriem. Jā, bet tas, kā es to sev esmu nodefinējis, jo es domāju, ka nav pareizi vai nepareizi definīcija tik ļoti plašam vārdam kā digitalizācija. Ja? Un tā ir lielā mērā daudzās sarunās, pat ne sarunās, bet tā ir tāda izaicinājums, ja, ka tas termins ir tik plašs, ka tas ir tā kā, kas ir mūzika. Ja? Mūzika ir viss kaut kas, sākot no tā, ka es te pasītu pa galdu līdz simfoniskajam orķestrim. Tā viss ir mūzika, ļoti plašs un ietilpīgs termins. Un ar digitalizāciju ir līdzīgi. Kā es sev esmu nodefinējis, tad digitalizācija man patīk, man liekas, ka tas bija Artūrs no Vīzmas, kurš teica, ka ir digitizācija un digitalizācija. Ja? Un tas nav viens un tas pats. Tas par tā digitizācija ir tas, ka kur tu varēji uzrakstīt šo lapiņu ar roku. Ja? Tu viņu rakstīji tur, Wordā vai kaut kur. Ja? Tā ir digitizācija. Tu aizvieto papīru ar datoru. Ja? Tā nav digitalizācija manā skatījumā. Digitalizācija manā skatījumā ir, kad tu izmantoji, tas, protams, ir pirmais solis, ja, ka tie analogie dati tiek pārveidoti digitālā formātā, bet ar kādu mērķi? Viens mērķis ir, ka viņu vieglāk ir aizsūtīt e-pastā, vieglāk izlabot, vieglāk vēl kaut ko. Ja? Bet tas baigi daudz efektivitātes nepievieno. Un manuprāt, ka digitalizācija ir digitālo rīku lietošana ar mērķi palielināt efektivitāti. Jo tas ir tas arī, ja mēs paskatāmies, tad aizējam, resursu apjoms uz zemeslodes ir galēja vērtība. Ja? Bet kaut kā maģiski mēs tā kā visu laiku dzīvojam. Mēs varam pastrīdēties, vai tā ir, bet pieņemsim, ja šīs sarunas kontekstā mēs dzīvojam arvien labāk. Dzīves līmenis kaut kādā mērā ceļās, ja mums tur ir labākas mājas, labākas mašīnas, un tādā materiālā ziņā ir arvien vairāk visakā. Un kā tā var būt? Un tas viss ir tikai un vienīgi uz efektivitātes palielināšanas rēķina. Ja mēs visu laiku kaut ko efektivizējam. Un gluži tāpat kā tika efektivizēta ogļu iegūšana ar dzelzceļu, pēc tam audumu ražošana ar fabrikām un vispārējā ražošana, ja, kas bija industriālā revolūcija. Tad tagad notiek digitālā revolūcija, kas būtībā līdzīgā veidā efektivizē zināšanu ekonomiku. Jo būtībā,
industriālā revolūcija ļāva mums pāriet uz zināšanu ekonomiku, jo mēs atrisinājām būtībā to, ka nav pārāk daudz cilvēkiem, nav jāstrādā, lai šo galdu saražotu. Principā nevienam, var teikt. Ja? Vienam, kurš saskrūvēja kopā, pārējo visu saražoja mašīnas. Un tad tas atbrīvo ļoti daudziem cilvēkiem darīt kaut ko citu, domāt, ja? Radīt un tam līdzīgi. Un tagad mēs vienkārši ejam jau daudzus gadus cauri tam, ka tavu domāšanu un radīšanu mēs būtībā digitalizējam, nevis digitalizējam, bet efektivizējam ar to digitālo rīku palīdzību, tad viss tā digitalizācija ir tāda liela zināšana ielikšana fabrikā būtībā. Ja? Un tas ir tas, kur mēs nenovēršam ar mākslīgo intelektu nonāksim, ja? Kā ar vien vairāk un vairāk un vairāk šī te darba, ko mēs darām nosacīt ar galvu, darīs mašīnas. Ja? Un tas nav nekas neredzēts. Tas ir jau noticis tikai ar citiem darbiem un citām mašīnām. Un tas viss mērķis ir visu padarīt ar vien efektīvāku. Vai tas ir vajadzīgs, vai tas ir labi, tā ir ļoti diskutējami jautājumi. Jo es domāju, ka iespējams, es nezinu, man būtu jānoskaidro, ja, bet man tāda iekšējā sajūta ir nekur nepamatot, ka viens inuīts, ja, kurš iet sniega laukos medībās un dzīvo jurtā, bieži vien ir laimīgāks varbūt nekā mēs ar visiem saviem siltajām mašīnām, kamerām, tramvajiem un vispārējo. Tas ir tāds ļoti diskutējams jautājums, ne šādā formātā, vai tas vispār ir vajadzīgs, bet fakts kā tāds, ka tas ir neapstādināms virziens, mēs tur vienkārši ejam. Tā mašīna visa griežās, un mums ir visu laiku, mēs paši sevi dzenam kļūt efektīvākiem. Un līdz ar to digitalizācijas galvenais mērķis ir efektivizēt šo te mentālo cilvēku darbu, lai viņi varētu darīt kaut ko, kas ir varbūt vēl interesantāks, vēl labāks. Tas būtu no pozitīvās puses skatoties. Un labs piemērs ir, ka, teiksim, tu varētu autobusu pieturā izdrukāt autobusu sarakstu uz tabletes rādīt, ja? Uz planšetes. Tā būtu digitalizācija. Ja? Viņu vieglāk nomainīt. Ja? Digitalizācija ir tad, kad tev jau parāda, ka tas autobus kavējās, vai viņš būs ātrāk, vai varbūt, ka tev vajag citu autobusu izmantot, vai tev jau ir integrācija ar tavu telefonu, kurš pasaka, ka tagad tev vispār jāiet, varbūt kaut kur citur ir, jo tu savādāk nokavēsi to transportu, kas tev ir nākamais. Ja? Tā ir digitalizācija, kad tev tiek pievienota vērtība un būtībā noņem to kognitīvo slogu, ka tev pašam par to jādomā. Cita lieta ir, vienmēr visām medaļām ir divas puses, ja? Kad, piemēram, ir tie pētījumi, ja, ka taksistiem ir ļoti attīstīts, pirmkārt, mazāks demences risks un tīri fiziski ļoti attīstīts kaut kāds smadzeņu apgabals, ja, jo viņiem ir, vai bija jāsaka, jāiemācās, kur braukt pilsētā. Jā. Un kopš ir parādījies veiss un tam līdzīgi, tā vairāk nav. Ja? Mēs vienkārši tīri izmērām, zinātniski pierādām, kļūstam slinki, un tad tas katra personīgā atbildība ir, tad tā vietā spēlēt šahu, spēlēt ģitāru, vai kaut ko citu darīt, lai tas smadzenes nodarbinātu. Jo digitalizācija kā ļauj mums to darīt, jautājums, vai mēs to darām. Es nezinu, vai es atbildēju uz tev jautājumu, bet tāds, tur es aizceļoju. Jā, tad jāizdala diezgan konkrēti, ja digitalizācija un digitalizācija. Tas digitācija, tas, ko varbūt lielākā daļa domā, ka no papīra pāriet to, ka visi datoros,
Un tas nākamais solis ir tā digitalizācija, kur tas ka tie dati ir datoros, ko ar viņiem iesāk, kā efektīvi izmantot, lai efektīvi darbotos sistēmas. Ar uzņēmējiem es bieži vien to tieši uzņēmuma kontekstā es to zīmēju tā, ka tam gala mērķim vajadzētu būt biznesa inteliģences panelim, ja, kurā tu praktiski tiešsaistē, reālā laikā redzi, kas tavā uzņēmumā notiek. Un, balstoties uz tā, var pieņemt lēmumus, kur kaut ko darīt, kur kaut ko nedarīt, kas ir jāuzlabo un tam līdzīgi. Tas līdzīgi tā kā ar to autobusu sarakstu, ja, tur būtu jābūt panelim, kurš tev rāda, ka tu šeit esi tā kā pārāk lēns, šeit pārāk ātrs, te tu kavē. Ja. Un, lai to panāktu, tev ir gan jāveic digitizācija visu procesu, ja, gan arī digitalizācija, ja, lai tu nonāktu līdz tam, ka tie dati jau tādā interpretētā veidā, pievienojot vērtību, nonāk līdz tam, teiksim, vadītājiem, lūk, viegli saprotamā veidā, un viņi var izdarīt kvalitatīvus lēmumus, respektīvi viņiem tas kognitīvais, bet varbūt maz vērtību pievienojošais darbs, tu skriet prasīt, kā tev iet, un kā tev iet, un kā tev iet, un kā viņam varētu iet. Ja? Tas viss tiek nogriezts nost, un viņš it kā, tā kā no tā paneļa var jau veikt jau ļoti tādas zen darbības. Ja? Viņš jau var paredzēt, un plānot, un domāt, un pētīt, ja? Un darīt tādas visādas lietas, kurām citkārt savukārt laika nepietiek. Un tad katra šī cilvēka, vadītāja, uzņēmēja atbildība ir tā, vai viņš to dara, vai viņš to nedara. Ja, tad vai viņš sāk spēlēt šahu ar to, vai nē. Jā. Tagad vedot tādu mikro uzņēmumu, to var ļoti novērtēt. Jo tagad visi dati ir priekšā apskatāmā veidā, un tu redzi reāli laikā, kas notiek. Tad ir turpat nav jautājums, kādu lēmumu pieņemt, jo lēmums vienkārši acīm redzams. Vienkārši apskaties, un tu redzi. Tas ļoti, ļoti atvieglo procesu. Mēs arī pieskārāmies tam par to, ka daudz darbs tiek aizvietots. Mēs esam novērojuši, nezinu, kā piemēram izgudroja e-pastu, tad arī visi, cik tur liels procents no pasniekiem palika bez darba, kas bija visu viņu dzīve. Bet tāpat, kaut kā jau viņi atrada darbu. Vai mēs to redzam šeit arī ar mākslīgo intelektu? Mēs atradīsim pielietojumu cilvēku resursam, vai šis tomēr ir savādāk? Mēs redzēsim. Tur ļoti daudz aspekti. Es kopumā domāju, ka tas virziens mākslīgajam intelektam, kas tagad tiek solīts, ka tagad mainīs pasauli, es joprojām esmu skeptisks. Manuprāt, ka tas ir pašlaik tā, ka arvārds sakot, mēs beigās nonāksim līdz tam mākslīgam intelektam, kas būs, saucam kā gribam, AGI vai kaut kā tam līdzīgi. Bet es nedomāju, man tāda sajūta ir, ka tas nav tas veids, kā pašlaik tas tiek darīts. Jo šie te LLM modeļi, viņi tomēr ir diezgan tādi viņi tomēr ir random teksta ģeneratori. Pēc savas būtības. Un es domāju, ka tas nav tas, kur mēs nonāksim, lai aizvietotu cilvēku. Jā, konkrētas darbības, konkrētus kaut prasmes, konkrētos gadījumos, ja, protams, tas tā notiks. Ja, un konkrēti cilvēki jau tagad tiks atbrīvoti no darba. Ja, ar mākslīgo intelektu pavisam drīz. Tā galu galā jau notiek, un pavisam drīz tas vienkārši būs vēl vairāk, un tā bumba vēlsies. Bet tie būs salīdzinoši vienkārši darbi. Ja? Tur datu operatori un kaut kādi tādi cilvēki. Tur bilžu apstrādātāji, ja? Tur, kaut kādi cilvēki, kuri līdz galam nevarētu teikt, ka viņi daudz vērtības pievieno procesam. Un atkal, vēlkam paralēls ar to pašu industriālo revolūciju, tieši tas pats arī notiks.
Bet tieši tāpatās, kā fabrikas rezultātā neradās robots, kurš pārņem visu pasauli, es domāju, ka šo te esošās paudzes Gen AI rīki, es nedomāju, ka viņi tā kā radīs kaut kādu pārcilvēku, kurš mūs visus nogalinās beigās. Vēl nē. Tāda man sajūta. Ja? Bet cilvēki bez darba noteikti paliks. Noteikti. Bez šaubām. No otras puses, tas, protams, skanēs iedomīgi, jo, ja es būtu to cilvēku vietā, es tā droši vien neteiktu. Bet kaut kādā mērā, vismaz daļai no viņiem tas nāks pa labu, es domāju. Ja? Viņi būs spiesti pārkvalificēties. Jā. Viņi būs spiesti iemācīties kaut ko jaunu, un beigās ļoti iespējams viņi darīs kaut ko interesantāku nekā iepriekš. Protams, ka daļai no tiem cilvēku tā varbūt, ka tas bija perfektais darbs. Ja? Kā es runāju, piemēram, ir grāmatveži, kuriem drausmīgi patīk avans norēķinu čekus apstrādāt. Ja? Un tajā brīdī, kad jau daudzus gadus atpakaļ parādījās mākslīgais intelekts, kurš spēja paskatīties uz bildi un visu par to čeku izdomāt, un viņu jau iegrāmatot grāmatvedības sistēmā, ja, teiksim, Costpocket vai citi risinājumi. Bija noteikti grāmatveži, kur bija dziļi nelaimīgi par šo te. Ja. Bija grāmatveži, kur bija superlaimīgi, jo viņi tā vietā varēja darīt kaut ko citu, kaut ko labāku. Tāpēc tas būs tā kā no cilvēku uz cilvēku, ja būs noteikti cilvēki, kas tur kritīs depresijā no tā, ka viņi pazaudēs darbu un nezinu, nodzersies vai vēl nezinu, kas notiksies. Ja? Tā kā noteikti, ka būs traģiski iznākumi. Bet tā kopumā, ilgākā laika termiņā, es domāju, ka nekāda baigā traģēdija nebūs. Circle of life. Un ko darīt skolēniem, kas vēl mācās? Ja viņiem tā jau ir grūti izdomāt, kurā augstskolā iešu, kurā profesijā, ko es darīšu nākotnē, un tagad vēl tik neskaidri, kas tagad notiks šajā erā, ko viņiem darīt, lai viņi būtu, nezinu, gatavi tam darba tirgum, kas draud. Patīk kaut kas teica, tagad bija tikko atkal kārtējais tur hypes par to, ka tas jaunais OpenAI O3 modelis, ka viņš tur atrisināja kaut kādu tur testu, kas ir domāts, tas ARC testu, tur 76% vai kaut kas tāds. Tāpat viņš bija trenēts uz to testu. Viņš bija pirmkārt trenēts uz to testu, otrkārt tā darbināšana viņam prasīja tur mega ilgu laiku un izmaksāja cik tur $100,000 vai cik tur dolārus. Ja? Laikam viens jautājums bija $30,000 vai tā. Un, kas interesanti, tā detaļa, ja es pareizi sapratu, tad viņš varēja atbildēt uz to jautājumu, bet viņš nevarēja atbildēt, kāpēc tā ir. Ja, viņš jau saskata tikai sakarības, viņš jau nav jau pamatu. Nē, tāpēc, ka viņš strādā, tas ir, ir tāds teiciens krieviski, protiv loma нет приема, ja? Jebšu pret lauzni nav kāds ir aizsardzības, ja? Tā kā, ja tu pa tām durvīm tur daudz ar kuvaldu, ja, viņas kaut kad padosies. Ja? Un tā ir tā metode, kas tiek izmantota lielā mērā ar LLM modeļiem, tā ir visa brute force metode. Ja? Viņš vienkārši, viņš izsaka tik daudz versijas par to, kam vajadzētu būt rezultātam, un pārbauda viņas tik daudzas reizes un tik detalizēti, ka beigās viņš nonāk līdz tam pareizam rezultātam. Bet, ja cilvēks apskatās uz to jautājumu, viņš viņu atrisina šitā. Ja? Un tur ir kaut kur tā, es neesmu mākslīgā intelekta speciālists, ja? Attiecīgi es nezinu, kas tur ir, bet tur ir tā sāls. Ja? Līdz ar to atbildot uz tavu jautājumu caur šo, jāmācās ir matemātika, loģiskā domāšana, kritiskā domāšana, vienalga kādā sfērā. Ja? Nav svarīgi, vai tu mācies loģisko domāšanu caur šahu, ekonomiku,
datorzinātnēm, matemātiku, fiziku nav svarīgi. Bet jāmācās ir domāt loģiski un kritiski. Es domāju, ka tā ir tā cilvēciskā atslēga un emocionālā inteliģence. Jo šo divu lietu mākslīgiem intelektam pašlaik nav, un es domāju, ka ļoti ilgi vēl nebūs, jo es neesmu dzirdējis nevienu versiju par to, kā to actually izdarīt. Jā, tad mums vajag šo loģisko, ja to IQ pusi, ka mēs redzam problēmu, mēs uzreiz saprotam, kas ir, ja tajā veidā mēs pārspējam mākslīgo intelektu. Un otrais veids ir soft skill, ja, kur tad komunicēt, pārliecināt, runāties, saprast, uzklausīt. Jā, sajust, jā. Vēl viens krievisks labs teiciens - čujs, ņuks un poņa, ja? Respektīvi, oža, sajūta un sapratne, ja? Nu, tā kā mācīties šīs 3 lietas savienot kopā. Jā. Nu, mēs apstīsimies uz skolām un digitalizāciju. Jā, es zinu, ka tu esi ar uzņēmumiem saistīts, ja, un par to arī tu brīdināji mani. Ja mēs uz skolu apstīros tā kā uzņēmumi, ja, dažas skolas ir arī biznesi, ja, privātās skolas un nezinu, kāda ir novērojama par skolas digitalizācijas procesu, kāds izmaina mācības, vai tas ir labi vai tas ir slikti? Es domāju, ka nav svarīgi, vai tas ir labi vai slikti. Es domāju, ka svarīgi tas, ka tas ir nenovēršami. Līdz ar to, tā kā, ja tu esi ātri braucošā vilcienā, vai tas ir labi vai slikti, nav svarīgi. Tu esi ātri braucošā vilcienā un tam ir sekas kaut kādas. Līdz ar to man patika tāds piemērs vēl no agrīniem brīžiem, kad parādījās tur ChatGPT 4 un pirmie modeļi, kas varēja kaut kādu sakarīgu tekstu ģenerēt. Ja. Ka tā vietā, lai tagad domātu, kā tad mums tagad tā studenti nemācēs vairs rakstīt esejas, jo viņi var jebkuru eseju paprasīt uzģenerēt. Kā būtu, ja mēs vienkārši samainītu uzdevumu, nevis liktu rakstīt eseju, bet liktu, piemēram, mēs iedotu 10 esejas, ja, un tam skolēnam būtu jāuzmina, kurējā no viņām ir mākslīgā intelekta uzģenerēta. Ja. Vai viņš tāpatās iemācītos, kāda ir eseja, ja, ko tas nozīmē, bet viņš iemācītos arī izdarīt loģiskus spriedumus, būt kritisks, pētīt, ja. Un es domāju, ka tas ir tas, nebūdams nekādā veidā tuvu pie izglītības, es domāju, ka tas ir tas izaicinājums, kā sabalansēt joprojām tās vajadzīgās lietas, ka tomēr katram cilvēkam vajag, es domāju, ka mācēt kaut ko rēķināt, ja? Jo ne visu laiku tu kalkulātoru vilks ārā. Tajā brīdī, kad mēs visi staigāsim ar brillēm, ja, un mums visu vienkārši izreikinās priekšā, tad mēs pat dārziņiem pārvērtīsimies. Mums tomēr jāmāk vismaz pamatlietas, ja, lasīt, rēķināt un tam līdzīgi. Teiksim tādā līmenī, ka ja tie datori izslēdzās, mēs izdzīvot varam, ja, saskaitīt, cik mums āboli ir uz ģimeni. Ja. Kaut vai tik. Un tajā pašā laikā rēķināties ar to, ka tas mākslīgais intelekts un tie digitālie rīki ir un būtībā mācīt ar viņiem strādāt. Es domāju, ka tas ir kaut kā tā. Nemēģināt pret to cīnīties, mēģināt to pareizā veidā patiesībā veicināt un ienest tajā procesā. Es domāju, ka tur ir ļoti daudz, ko iegūt no tā ir. Ja? Jo ir ļoti, ļoti daudz bērni. Teiksim, man pašam personīgi aktuāla problēma ir tur, teiksim, uzmanības deficīts, ja? Kurš es redzu, kā tas bērniem ļoti, ļoti nepalīdz mācīties. Ja?
Un es esmu pārliecināts, ka tur ar labākiem rīkiem un aizraujošākām metodēm patiesībā var viņiem palīdzēt iemācīties to matemātiku. Tā vietā, lai teiktu, nē, tu turpini mācīties no grāmatas, tajā pašā vecajā veidā, mēs ignorējam to, ka ir iespējams droši vien to grāmatu vienkārši iebarot mākslīgajam intelektam un uzģenerēt spēli no tā, kas viņam ļaus caur kaut kādu gamifikāciju mācīties to ar aizrautību un tāpat tās beigās iemācīties. Ja? Tāpēc te noteikti nav vieta rakt ierakumus un ieņemt pozīcijas digitalizācijai. Nē, tieši tāpat kā uzņēmumiem nav nekāda varianta. Ir jāsaka digitalizācijai, tikai jautājums, ko digitalizēt un kāpēc. Jā, tas sanāk, ir nevis tā, ka mēs ieviešam, mēs bīdam digitalizāciju iekšā, bet ir tieši otrādi, ka digitalizācija ir nenovēršama. Un tad mums ir kā izglītības sistēmā jāadaptējas tam un tad jāizdomā, kā ar to. Un tieši tā, jo ātrāk jau mēs to dabūsim iekšā, jo tā ir nenovēršama nākotne, un jo mēs ātrāk to izglītības sistēmā dabūsim, jo ātrāk tad arī būs vieglāk arī pašiem skolēniem. Es personīgi uzskatu, ka lielākā vērtība es, piemēram, no augstākās izglītības iegūtu tikai un vienīgi kontaktus, un kaut kādas tās akadēmiskās pamatzināšanas, tur šo pašu kritisko domāšanu un vispārējo, ko māca kopā ar matemātiku un fiziku un datorzinātnēm kopumā. Nevis tas, ko man tur mācīja. Es neatceros, kādu man algoritmu mācīja tur kaut kādā mācībā, vai skaitļu teorijā. Es noteikti pirmskaitus nemāku tagad tur kaut ko darīt ar viņiem, neatceros vairāk. Bet tam nav nozīmes. Kā teica mans skaitļu teorijas pasniedzējs, viņš teica, ka augstskolā iemāca šūt pogu. Profesionālajā izglītībā iemāca šūt pogu ar 2 caurumiem, un tad iziet cilvēks, viņš māk šūt pogu 2 caurumiem. Tad, kad parādās poga 3 caurumiem, viņam atkal jānāk mācīties. Un augstākajā izglītībā iemāca šūt pogu konceptuāli. Tad viņš iet ārā pasaulē, un viņš ieraugā, ir poga 2 caurumiem, bet viņš var izdomāt, kā viņu iešūt. Ja? Un tā, kad viņam nāk poga 4 caurumiem, viņš atkal var izdomāt, kā iešūt. Un tā ir tā atšķirība starp profesionālo un akadēmisko. Nav viena labāka par otru, bet vienkārši tā ir tā būtiskā atšķirība. Kaut kur tur slēpjas arī tas digitālo rīku izmantojums, ka tiem cilvēkiem, tiem bērniem jau būs jāiet ārā tajā pasaulē, un tur būs visi tie digitālie rīki. Jā. Viņiem jāmāk ar viņiem interaktēt, izmantot viņus, un līdz ar to nav varianti. Ja mēs viņiem gribam iemācīt prasmes, ar ko viņiem vieglāk tālāk dzīvot, tad tas ir jāizmanto izglītībā apmēram tādā veidā, kā viņi to redzēs, kad viņi izies no skolas. Bet tas nenozīmē, ka viņiem jāmāca konkrēti rīki. Viņiem tieši jāmāca tas, tāpēc man tas piemērs par eseju izvērtēšanu likās ļoti labs, jo tā ir lūk šo te svarīgo pamatprasmju mācīšana, bet caur to digitālo rīku prizmu. Ja? Viņš patiesībā mācās kritiski izvērtēt kaut ko. Un tad nobeigumā, kas skolēnam būtu jādara skatoties Elvis Kvalbergs, ja, un tas, ko un viņš skatās, un jā, tas ir tas, kur es gribu iet, es gribu saistīt savu nākotni ar būt šajā IT nozarē, gribu būt valdes loceklis, gribu taisīt uzņēmumus, jā, gribu būt tikpat veiksmīgs un tāds izglītots un gudrs cilvēks kā tu, ko tam skolēnam darīt? Kāds ir tāds ieteikums no tavas puses? Man pašam ir tāda, tāpēc, ka tā ir kopīga īpašība visiem uzņēmēju tipa cilvēkiem, ja, kad viss kaut kas interesē. Ja. Šodien interesē tas, man vakarā jau interesēs kaut kas cits iespējams. Viss kaut ko gribās pamēģināt un liekas, cik forši, ka es varētu spēlēt ģitāru. Tad es, protams, nopērku ģitāru un mācos spēlēt ģitāru. Un es domāju, es varu būt kaut ko jaucu jau galvā, bet man liekas, ka es caur ģitāru šo te,
kā reiz pie šīs domas nonācu, ka nav jāpatīk gala rezultātam. Pareizāk sakot, ir jāpatīk arī gala rezultātam, bet ir jāpatīk arī tai grūtajai pusē, jo jebkurai lietai ir bet ne tikai procesam, bet procesa nepatīkamai daļai. Tad, ja tu gribi būt baigais sportists, tev nav jāpatīk iet uz spēli un samest tur daudz bumbas grozā vai sasist daudz vārtus vai kaut ko izdarīt. Tev ir jāpatīk trenēties katru dienu, 2 reizes dienā, iet uz treniņiem, un tev ir cilvēki, kas to izbauda. Un tie arī kļūst par labiem sportistiem. Ja tev gribās būt par programmētāju, tev ir jāpatīk tai grūtajai daļai. Izdomāt, kā izsisties cauri, kā izdomāt problēmas dizainu, kā izsisties cauri visiem tiem šķēršļiem, ko tev uzliek kaut kāds konkrētais ietvars, kurā tu esi izlēmis strādāt vēl kaut kā. Ja tev gribās būt uzņēmējam, tad tev ir jāpatīk tam, ka tev ir jāuzņemās risks, ka tev kaut kad nebūs nauda, ka tu būsi parādā, tas būs nērti, tev būs jāstrādā pa naktīm, tev būs konstanti jāsaskarās ar to, ka tev kāds piekrāpj, ka tevi kāds uzmet, ka tev par visiem jārūpējas, un ir jāpatīk tai grūtajai pusē. Katram cilvēkam ir jāsaprot, kas ir tas grūtais, kas viņiem patīk. Vai viņiem patīk mācīties gammas. Protams, ir izņēmumi. Ar domu ir pianisti, kas saka, man reāli besīgi gammas mācīties. Ja? Bet kaut kādā brīdī viņiem tas ir iepaticies. Ja? Un pāršējā tomēr ir taisnība. Ja? Tam principam, ja, kad labi izdodas tas, kas tev patīk. Līdz pat tam, ka man interesants likās tāds pētījums, ka es precīzi neatceros, man pat liekas, ka tur bija dvīņi, varētu būt kā identiskie dvīņi, kuriem bija teikts, ka tā kā vieniem saka, tev ļoti labi padodās matemātika. Viņiem visu laiku saka, tev ļoti labi padodās matemātika. Un otriem saka, tev ļoti labi padodās tur kaut kāds valoda, ja? Vai kaut kāds humanitārais virziens. Un tas, ko viņi tur pierādīja, neatceros, cik ļoti lielu statistisko būtiskumu un tam līdzīgi, bet viņi pierādīja to, ka patiesībā cilvēkiem nav tur tā, ka šitais ir tas loģiski domājušais, šitais tas humanitārais, ja, un kā cilvēks jau bieži vien ieliek sev kastītēs, patiesībā viņiem patīk tas, kas viņiem labi izdodās. Un pakāpeniski tiem cilvēkiem, kam teica, ka labi izdevās matemātika, viņiem izdevās matemātika, un tiem izdevās humanitārais. Ja. Respektīvi, tas ir viens aspekts, un otrs ir tas, ka vienkārši jāpatīk. Man patīk rēķināt. Ja? Attiecīgi, droši vien, ka es esmu attīstījies par loģiski domājušu cilvēku. Man patīk par citiem rūpēties, man patīk nezināmais, man patīk jaunas lietas, konstanti mainīties. Man Dieva dēļ nedodiet darīt vieglu un garlaicīgu darbu. Es pakāršos. Man vajag kaut kādus izaicinājumus visu laiku, un man tās grūtības patīk. Tāpēc es esmu uzņēmējs. Un ne katram tādam ir jābūt. Ir cilvēki, kam ļoti patīk darīt. Viņiem patīk darīt repetitīvu darbu. Ja? Tādu, kas atkārtojas, ja, ka vienkārši jādara. Viņi tajā redz kaut kādu meditāciju, mieru saņem, ja, vēl kaut ko. Un ir jāsaprot, kas ir tas, kas tev patīk. Un tas jādara. Un viens būs visu mūžu snowboard instruktors, viens būs basketbolists. Tas ir tas skaistums, ka mēs visi esam dažādi. Katrs atrodam to savu ceļu, bet tā ir tā atslēga neskatīties, kas es gribētu būt pēc tā, skaistā gala rezultāta, bet kā reiz pēc tā grūtā un netīrā darba.
Jā, tieši tā. Nu, mūsdienās tur mūsu sociālās mēdījos, un kur tur pieaug arī tā popularitāte, tur laptop lifestyle, tur visiem jābūt biznesmeņiem un tā tālāk. Jā, bet tajā pašā laikā ir arī ļoti liels pieprasījums pēc augstas kvalitātes speciālistiem. Un bieži vien, ka pat augstas kvalitātes speciālisti pelna daudz, daudz vairāk nekā uzņēmēji. Ja? Viņš domāja, ka tas uzņēmējs baigi daudz pelna, bet realitāte, ka vidējais uzņēmējs vienkārši ir, jā, ka viņam pieder nevis uzņēmums, bet pieder darbs. Ja? Ja, ir daudz vairāk jāstrādā. Ja. Pieder ļoti, ļoti daudz problēmu, ļoti daudz cilvēku, par kuriem jārūpējās. Tā vietā varētu rūpēties tikai par sevi, ja, vai savu ģimeni, bet man jārūpējas kaut kādā mērā par ļoti daudz cilvēkiem, ļoti daudz ģimenēm. Tā atbildība absolūti nav patīkama. Ja. Jā, uzņēmējs jau pēc definīcijas uzņem risku. Ja? Tieši tā. Jāmāk ar to sadzīvot. Ja. Pēdējo tādu, ko es jautāju visiem, pēdējais tāds novēlējums skatītājiem, ko varētu vienu tādu novēlējumu iedot, lai viņi var vienkārši dzīvot labāk un sasniegt savus mērķus. Droši vien, ka visvairāk man gribētos redzēt, ka mēs viens otru vairāk atbalstam, palīdzam viens otram, merkantīlu vai mazāk merkantīlu nodomu vadīti, bet ka mēs kā latvieši viens otram vairāk palīdzētu. Jo katram roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu tiek. Ja? Un to es varbūt novēlētu. Jā, palīdzēsim viens otram. Meklēsim aktīvi tās iespējas kādam palīdzēt, jo dodot gūtais neatņemams. Un tas ir tas, ko es laikam novēlētu visiem. Pēc iespējas vairāk dot, un tad jau tas noteikti nāks atpakaļ. Paldies par sarunu. Paldies, Ernest. Šis bija podcasts Stilīgā matemātika. Ļoti interesanti, vērtīga saruna. Ceru, ka tu pierakstīji. Ceru, ka tev patika. Jā, tad neaizmirst uzspiest laiku šai epizodei, un tad tiekamies nākamajā epizodē. Matemātiku vajag mācīties. Priekš kam? Nesanāca. Šķruns pa bitēm, kā tik mētus, jā.